stiprs cilvēks nav tas, kurš nebaidās. Stiprs cilvēks ir tas, kurš baidās, varbūt raizējās, varbūt arī tāpat kā visi pārējie raud, pārdzīvo, bet viņš vienkārši ņem un dara. Es uz šī skatos uzaicināšu vienu ļoti arī maigu būtni, bet ļoti spēcīgu cilvēku ar spēcīgu garu, un viņas tēma būs dabas un gara spēks. Elīna Gulīgā! Man katru reizi ir šausmīga baila, kad vajag uzstāties, jo pirms 3 gadiem, kad es biju pirmajā Coral Stories pasākumā, šis ir mans 4. Un es nevienu neesmu izlaidusi. Pirms 3 gadiem es tā uz īsu brītiņu izlecu apļa vidū, ātri kaut ko nomurmināju, jo vienkārši bija tā sajūta, ka šajā vidē es jūtos labi, droši, pārliecināti. Un es biju pati par sevi šokā, ka es varu tā runāt, ka es varu uzstāties. Un šie 3 gadi man ir riktīgi ierauši tādā izaicinājumā, ceļojumā, es gribu teikt, transformācijā. Jo cilvēks, kas es biju pirms 3 gadiem, es paniski baidījos no uzstāšanās publiski, bet šobrīd es to daru sociālajos tīklos, pat krievu valodā, sliktā, bet es to daru. Jo man ir misija, kas man ir jānodot cilvēkiem. Par dabas vielu spēku jūs šodien ļoti daudz dzirdējāt. Es domāju, ka te man nevajag stāstīt, kas tas ir, bet īsumā dabas vielas ir augu ekstrakti, zālītes, tējiņas. Viss, ko cilvēki ir lietojuši gadu tūkstošiem. Pirms medicīnas. Medicīnai ir apmēram 100 gadi tikai, mazulītis. Un ir iziet cauri šausmīgi daudz kļūdām, un mēs šodien dzirdējām, ka ārkārtīgi daudzām kļūdām un uz grābekļiem, nenormāliem, mēs esam paši kāpuši, kā mūsu tuvinieki, un šī sistēma turpinās vest vēl ārkārtīgi daudzus gadus. Precīzu ciparu es neatceros, vai tie bija miljoni vai miljardi, bet man liekas, tie bija 48 miljardi katru gadu cietušo no medikamentu blakus parādībām. Un vēl ir kaudze cilvēku, kas nezina, ka viņiem ir medikamentu blakus parādības. Bet tad, kad palasa to, kas tur rakstīts, tad var daudzas no savām kaitēm sazīmēt ar kādu no medikamentu blakus parādību sarakstiem. Uztura bagātinātājiem nav blakus parādību saraksti, nevelti, jo tādi ir ārkārtīgi retos gadījumos, kaut kādas individuālas nepanesamības gadījumā. Manā praksē 3 gadu laikā vienam cilvēkam ir bijusi galvas sāpīte no viena no uztura bagātinātājiem. Viņa nelieto un viss galvas sāpes nav, bet nekādas dramatiskas sekas nav bijušas. Un šie produkti nav jālieto visu mūžu. Tad, kad tev paliek labi, tos ķermenis sāk just, ko viņam vajag un ko viņam vairs nevajag lietot. Kapsulas ir tikai tehnoloģija, kas apvieno gadu tūkstošiem senas zinības ar mūsdienīgām tehnoloģijām, lai mēs ērti varam dabūt šos produktus no visas pasaules savā mājas dabas aptieciņā un lietot. Bet ļoti bieži ir jāklausās, ka tur tik daudz un tās kapsulas un zālītes, es to nevaru. Tāpat laikā cilvēks sēž uz 5 dažādiem ķīmiskiem medikamentiem un viņam nav bail tos lietot, jo dakteris teica. Bet, mīļie, es jums gribu visiem atgādināt, ka dakteris nav dievs, lai gan viņiem to māca, bet viņi nav dievi. Es esmu dzirdējusi no cilvēkiem, kas mācās medicīnu, ka tik tiešām viņus paceļ tādā līmenī, kur visi klanās,
Nomaina apakšveļu pirms brauc pie daktara, kakls jāparāda, ja? Mazgā rokas pa vairākām reizēm. Un es tā dzīvoju līdz gadiem 30, 31. Daktaris teica, antibiotikas jāizdzer visu kursu, es gandrīz noindēju savu bērnu. 8 gadu garumā. Un ar katru gadu palika sliktāk, un tad es pamodos. Un tieši tad atnāca Korāla kluba manā dzīvē. Viņš gan nāca 3 gadus pirms tam, bet es neticēju. Mēs visi esam bijuši skeptiķi kaut kādā sākuma posmā. Un, labi, iedod man to dzīvo ūdeni. Dzīvēs ūdens nedēļas laikā reiboņi nav. Man pietika ar to. Es ēdu visu saujām grūtniecības laikā, jo es jūtu, ka manam ķermenim to vajag, un man bija vienalga, ko saka tuvinieki, ārsti. Un te mēs tagad nonākam pie gara spēka. Šodien no rīta braucot mašīnā, es dzirdēju fantastisku stāstu no dzīves. Robinam šodien ir 7 gadi dzimšanas diena, un viņa vecmāmiņa pa ceļam man pastāstīja. Laikā, kad bija jālieto sejas maskas, viņš skolā pateica skolotājiem, es to nevilkšu, man ir grūti elpot. Nē, bet tev vajag vilkt, jo visi nesā. Nē, es to nevilkšu, man ir grūti elpot. Tad es tevi sodīšu. Mēs visi iesim ārā, tu paliksi klasē. Es tevi sodīšu un es tev atņemšu vēl vairāk skābekli. Bērnam 6 gadu vecumā bija vairāk gara spēka nekā lielākai daļai no pieaugušajiem cilvēkiem Covid laikā. Es staigāju uzpurnī grūtniecības laikā. Mans gara spēks izauga pamazām 3 gadu laikā. Redzot katra klienta pieredzes, lai gan es neesmu mediķis, man nav certifikāts nekādā veselības jomā, un man ir dziļi vienalga šobrīd. Jo certifikāts ir kompānijai, certifikāti ir katram ārstam, zinātniekam, naturopātam, kas ir strādājuši pie šiem produktiem, un man certifikātu vairs nevajag, pietiek. Man vajag tikai pastāstīt, kādi rezultāti bija man, un iedrošināt pārējos cilvēkus darīt savā labā kaut ko. Kamēr Latvijā žurnālisti medī mūs kā raganas uz sārta grib sadedzināt, arī es esmu saņēmusi personīgus uzbrukumus, kad es padalījos ar patiesību par sava bērna veselības uzlabojumiem. Un tad es sapratu, kas ir dezinformācija. Kādreiz es domāju, ka dezinformācija ir tas, ko ziņās stāsta kā dezinformācija. Bet patiesībā dezinformācija ir jebkura informācija, kas nesakrīt ar sistēmai vēlamo, kas liek šaubīties par to, ko nosaka sistēma. Un tajā brīdī, kad tu sakot taisnību, daloties ar savu pieredzi no tīras sirds, savā valstī tiek nosaukts par meli, tu sāc aizdomāties, ap ko te viss grozās, un sāc skatīties, kas te apkārt notiek, un tev ieslēdzas kritiskā domāšana. Par medikamentiem ar nav ko runāt, mēs dzirdējām, cik smagi tas ir, bet kamēr Latvijā visu noliedz, noraida, ja jums kaut kas sāp, ejiet pie ārsta, kādi uztura bagātinātāji, tas nestrādā, visi grib nopelnīt uz rūsu rēķina, un ko tik te visādi raidījumi, kas ārstus, kas sūta uz koraļu veikaliem, izķidā, zvana pa komisijām, un cilvēks aiziet pēc kaut kāda laika no šīs pasaules. Bet tik daudz laba bija izdarījis saviem klientiem, jo viņš zināja, ka ir jātīra akna, ja rādas problēmas. Ķīsis, dermatoloģijas klīnikas vadītājs. Tikmēr es pētu un skatos, kas notiek apkārt. Ļoti daudz ģimenes ārsti un mediķi Ukrainā kāp uz Korāla klubu skatuvēm un stāsta, kā viņi ārstē ar šiem produktiem. Un pati pagājušajā gadā
aprunājos ar kādu no šādām te mediķēm, un viņa pateica, mums neviens neaizliedz, es izrakstu organiku, es izrakstu medikamentus, skatos pēc situācijas, jo ir situācijas, kad vajag tā un kad vajag savādāk. Mums šeit ir raganu medības. Mēnesi atpakaļ es sarakstījos ar mediķi Spānijā, kas nodarbojas ar nutricioloģiju un strādā ar uztura bagātinātājiem. Un tādu mediķu ārpus valsts robežām ir ārkārtīgi daudz. Es ļoti ceru, ka pienāks tā diena, kad šeit Latvijā mediķi pārstās baidīties un sāks nopietni pievērsties kaut kam vairāk un reāli palīdzēt cilvēkiem, nevis vienkārši stulbi izpildīt vadlīnijas, kuras nestrādā. Ilgtermiņā viņas nestrādā. Viņas akūti uz brīdi palīdzēs, bet ilgtermiņā tas nestrādā. Un mēs esam daļa no šī visa. Jo tas, kas pasaulē šobrīd notiek, tie ir vairākos virzienos, piemēram, German New Medicine ir fantastiski atklājumi. Šis ārsts gan vairs nav šajā saulē, doktors Hammers par psihoemocionālām traumām un to, kas notiek ķermenī fizioloģiskā līmenī. Antihomotoksikoloģija, kas ir Hans Reckevēks, vācu homeopātijas pamatlicējs, jau 20. gadsimta 80. gados runāja par to, ka ir vielas, kas ir toksiskas mūsu organismam un ir jāattīra organisms. Un Korāla kluba ar to nodarbojas 25 gadus. Tāpat arī funkcionālā medicīna ir vesels institūts, no galvas neatceros, kur ar šo nodarbojas, kur ar cilvēkiem strādā, mainot dzīvesveidu, uztura paradumus, strādājot pie tā, lai ķermenis sāktu attīrīties. Un Korāla kluba to dara 25 gadus. Bet Latvijā neviens to nedara, izņemot Korāla klubu. Reti kur kāds ārsts. Un man ir jāatgādina visiem, kad visi, kam ir šeit rezultāts, gara spēks ir būt kā tam sešgadīgajam Robinam un stāvēt par savu pārliecību. Es zinu, ka produkts strādā, un es celšos un kritīšu par viņus 3 gadus jau nemainīgi redzu katram klientam, kā mainās, būtiski uzlabojas veselības rādītāji, kādam ātrāk, kādam vēlāk. Ja ir kaut kādas reakcijas, mēs to izrunājam, mēs to novēršam, jo slimība ir veids, kā ķermenis dziedinās. Ja mums ārsti nebūtu to iestāstījuši no pašiem pirmsākumiem, ka slimot ir slikti, vajag ātrāk temperatūru dabūt nost vai kaut ko tur dzert un antibiotikas un tā tālāk, mēs būtu laicīgi jau ar to visu tikuši galā. Bet būtu arī meklējuši noteikti alternatīvas, jo neko nedarot arī nevar tikt uz kājām. Tādēļ gribu aicināt jūs katru, esiet tā kā Robins, kuram šodien ir dzimšanas diena. Stāviet par savu pārliecību. Nav svarīgi, ko runā citi. Es tam visam ticu, un tā es izskatos kopā ar Korāla klubu. Pirms 3 gadiem es izskatījos šitā te. Cilvēks, kas slēpjas no pasaules, viss ir slikti, tu nevari parunāt, tagad man gribas šādi. Jo es zinu, par ko es runāju, es zinu, ko es nesu, un es zinu, kādu misiju šobrīd šāda veida cilvēki, kas saprot atšķirības starp ķīmiju un dabīgiem produktiem, kāds ieguldījums šobrīd ir cilvēces veselībā nākotnē, maniem bērniem, maniem mazbērniem un visām paaudzēm, jo vairāk mēs lietosim ķīmiju un sevi indēsim, jo vairāk būs smagās saslimšanas, smagās diagnozes, autisms un vispārējais, jo tas ir sekas mūsu toksiskajam dzīvesveidam. Paldies!